Jēzus ir atnācis, lai iznīcinātu vēlna darbus. Jāņa 1. vēstule, 3. nodaļa, no 1. līdz 8. pantam. Redziet, kādu mīlestību Tēvs mums ir parādījis, ka tiekam saukti Dieva bērni, un mēs tādi arī esam. Pasaule mūs tāpēc neatzīst, ka tā viņu nav atzinusi. Mīļie, tagad mēs esam Dieva bērni, un vēl nav atklājies, kas mēs būsim. Mēs zinām, ka, kad atklāsies, mēs būsim viņam līdzīgi, jo mēs redzēsim viņu, kāds viņš ir. Katrs, kam ir šī cerība uz viņu, šķīsta sevi pašu, kā viņš ir šķīsts. Katrs, kas dara grēku, dara arī netaisnību. Grēks ir netaisnība. Jūs zināt, ka viņš ir atklājies, lai grēkus atņemtu, un grēku nav viņā. Katrs, kas paliek viņā, negrēko. Katrs, kas grēko, nav viņu redzējis, nec viņu atzinis. Bērni, lai neviens jūs nemaldina. Kas dara taisnību, ir taisns, tā kā viņš ir taisns. Kas dara grēku, ir no velna, jo velns grēko no sākuma. Tamdēļ Dieva dēls atnācis, lai viņš iznīcinātu velna darbus. Jēzus ir atnācis uz zemi, lai iznīcinātu velna darbus. Jēzus ir miris, lai atņemtu velnam varu, lai atbrīvotu cilvēkus no grēka verdzības, lai velns nevaldītu pār cilvēkiem, pieviļot uz grēku, lai neturētu cilvēkus grēka verdzībā. Velns visādi pamudina cilvēkus darīt grēku, bet Jēzus Kristus ir atnācis uz zemi, lai iznīcinātu velna darbus. Jēzus ir atnācis, lai atsietu un atbrīvotu sasaistītos. Jēzus ir atnācis, lai atsietu verdzības važas. Jēzus ir atnācis, lai atbrīvotu cilvēkus no verdzības važām. Jēzus ir atnācis, lai atbrīvotu brīvībā no cietuma. Jēzus ir atnācis, lai sagrautu velna celtnes un darbus. Jēzus ir atnācis, lai nošķirtu cilvēkus no tumsas. Jēzus ir atnācis, lai atvērtu cilvēkiem acis un ausis. Jēzus ir atnācis, lai iznīcinātu, anulētu un atsauktu velna rīcības. Jēzus ir atnācis, lai pasludinātu velna iedarbību par spēkā neesošu. Jēzus ir atnācis, lai atņemtu velnam varu, autoritāti un tiesības. Jēzus ir atnācis, lai atzītu velna rīcības par nelikumīgām. Jēzus ir atnācis, lai gāstu velna celtnes. Jēzus ir atnācis, lai atbrīvotu cilvēkus no velna rokām. Jēzus ir atnācis, lai pārtrauktu velna darbības. Jēzus ir atnācis, lai atbrīvotu mūs no grēkiem. Jēzus ir atnācis, lai atpestītu mūs. Velns ir maldinātais, kas pamudina cilvēkus grēkot, bet grēks ved uz iznīcību, lāstiem un nāvi. Bet Jēzus ir atnācis, lai dotu mums dzīvību un dzīvību ar pārpilnību. Jēzus nosauca velnu par zagli un teica: zaglis nāk vienīgi, lai zagtu, nokautu un nomaitātu. Es esmu nācis, lai tiem būtu dzīvība un pārpilnība. Tas nozīmē vairāk nekā pietiekams, pārmērīgi, pāri mēram. Jāņa evaņģēlijs, 10. nodaļa, 10. pants. Jēzus ir uzvarējis velnu ar savu nāvi, lai mūs atbrīvotu no grēkiem un mēs dzīvotu taisnībai, brīvībā no grēkiem, brīvībā no slimībām un lāstiem. Pētera 1. vēstule, 2. nodaļa, 24. un 25. pants. Viņš uznesa mūsu grēkus savā miesā pie staba, lai mēs, grēkiem miruši,
dzīvotu taisnībai. Ar viņa brūcēm jūs esat dziedināti, jo jūs maldījāties kā avis, bet tagad jūs esat atgriezti pie sava dvēseļu gana un sarga. Sātans ir zaglis, kas paverdzina cilvēkus ar grēku, un pēc tam tos moka, izsmej un nicina, turot tos grēka verdzībā. Bet Jēzus dod brīvību izvēlēties, bet aicina izvēlēties patiesību. Sātans nogalina cilvēkus, bet Jēzus atdzīvina. Sātans noārda cilvēku dzīves, bet Jēzus atjauno un dod dzīvības pārpilnību viņā. Sātans nomāc cilvēkus, bet Jēzus paceļ. Sātans kaitē, bet Jēzus dod labumu, dzīvību, uzvaru, brīvību, mieru, prieku un taisnību svētajā garā. Kristus dod spēju darīt taisnību, būt noderīgiem citiem. Sātans kropļo cilvēkus, bet Jēzus dziedina. Sātans ieved cilvēkus izmisumā un apjukumā, bet Jēzus ieved priekā un brīvības pilnībā, ka var lidot pāri apstākļiem un izpildīt Dieva gribu ar prieku. Sātans aptumšo cilvēku prātus, bet Jēzus dod skaidru prātu, dod spēju domāt, dod gudrību, atklāja noslēpumus. Sātans ieved apmulsumā, bet Jēzus apgaismo, dod mērķtiecību un norāda ceļu. Sātans ieved nespēkā, pasivitātē un bezdarbībā, bet Jēzus dod spēku, padomu un norādes, motivē uz darbību ar jēgu. Sātans saista cilvēkus verdzības važās, bet Jēzus noārda verdzības važas un atbrīvo. Sātans ņem gūstā un paverdzina, bet Jēzus izved brīvībā. Jēzus ir atnācis, lai iznīcinātu sātana darbus un dotu mums pilnvērtīgu dzīvi Jēzu Kristu, lai šī dzīvība būtu mūsos bez mēra un izplatītos tālāk caur mums. Jēzus ir atnācis, lai mūs atbrīvotu no sātana un tumsas varas. Pāvila vēstule Kolosiešiem 1. nodaļa no 12. līdz 14. pantam. Un jūs ar prieku pateiksieties Tēvam, kas jūs darīs cienīgus dabūt savu tiesu pie svētajo mantojuma gaismā. Viņš mūs ir izrāvis no tumsības varas un pārcēlis sava mīļā dēla valstībā, kurā mums dota pestīšana, grēku piedošana. Lūkas evaņģēlijs 4. nodaļa, 18. un 19. pants. Jēzus teica, tā kunga gars ir uz manis, jo viņš mani svaidīs, sludināt prieka vēsti nabagiem, pasludināt atsvabināšanu cietumniekiem un akliem gaismu, satriektos palaist vaļā un pasludināt mūsu kunga žēlastības gadu. Ir pienācis laiks mums dzīvot uzvarā, kuru mums ir devis Dievs caur Jēzu Kristu, būt brīviem no sātana verdzības. Jēzus atbrīvoja sievieti, kuru sātans bija saistījis un turējis verdzībā 18 gadus. Jēzus noārdīja šīs saites, atraisīja viņu un izveda brīvībā, lai padzirdītu ar dzīvo ūdeni un dotu viņai pilnvērtīgu dzīvi Jēzu Kristu. Lūkas evaņģēlijs 13. nodaļa no 10. līdz 16. pantam. Un viņš mācīja kādā no sinagogām sabatā, un tur bija sieva, kurai 18 gadus bija nespēka gars, tā, ka viņa bija savilkta un nevarēja pilnīgi taisni atliekties. Bet Jēzus to ieraudzījis, piesauca viņu klāt un sacīja viņai, sieva, topi svabada no savas slimības. Pie
tam viņš tai uzlika savas rokas, un tā tūliņ tāpat taisna un slavēja Dievu. Bet sinagogas priekšnieks, apskaities par to, ka Jēzus sabatā bija dziedinājis, sāka runāt uz tautu. Ir 6 dienas, kurās jāstrādā, tajās nāciet un liecieties dziedināties, bet ne sabatā. Bet tas kungs tam atbildēja: jūs liekuļi, vai katrs no jums sabatā neatraisa savu vērsi vai ēzeli no silas, lai to vestu dzirdīt? Un šo sievu, Abrahāma meitu, kuru Sātans turējis saistītu 18 gadus, nebūtu brīvi atraisīt sabata dienā no viņas saitēm. Dievs un Kristus darbojas pēc mūsu ticības, kā saka Jēzus. Un Dievs, lai nedotu tiesu saviem izredzētiem, kas dienu un nakti viņu piesauc, kaut gan viņš vilcinās. Es jums saku, viņš viņu lietu izlems visai drīz, bet vai cilvēka dēls, kad tas atnāks, atradīs ticību virs zemes? Lūkas evaņģēlijs 18. nodaļa no 7. līdz 8. pantam. Un vēl ir rakstīts par Jēzu. Un viņš tur nedarīja daudz brīnumu, neizrādīja tur daudz spēka brīnumiem, neizrādīja tur lielu varu viņu neticības dēļ. Mateja evaņģēlijs 13. nodaļa, 58. pants. Jēzus teica: tomēr es jums saku patiesību, tas jums par labu, ka es aizēju, jo ja es neaizietu, aizstāvis nenāktu pie jums, bet aizgājis es to sūtīšu pie jums, un viņš nāks un liks pasaulē izprast grēku, taisnību un tiesu. Grēku, jo tie netic man. Taisnību, jo es aizēju pie tēva, un jūs mani vairs neredzīsit. Tiesu, jo šīs pasaules valdnieks ir dabūjis savu spriedumu. Jāņa evaņģēlijs 16. nodaļa no 7. līdz 11. pantam. Šīs pasaules valdnieks Sātans ir dabūjis savu spriedumu. Jēzus ir uzvarējis un notiesājis Sātanu. Jēzus ir atnācis, lai notiesātu Sātanu, bet cilvēkus atbrīvotu pēc viņu ticības Kristumu. Un tāpēc mums ir vajadzīga ticība pestītājam, lai mums būtu brīvība un uzvara, bet kungam Jēzum nav nekas neiespējams. Apostuļu darbi 10:38. Kad Dievs ar svēto garu un spēku svaidīs Nacarieti Jēzu, kas gājis apkārt, labu darīdams un dziedinādams visus velna nomāktos, jo Dievs bija ar viņu. Jēzus dziedināja visus velna nomāktos, visus velna apspiestos, visus velna stingri kontrolējamos, jo Dievs bija ar viņu. Vēstule Ebrejiem 13:8. Jēzus Kristus vakar un šodien tas pats un mūžīgi, tas priecē. Padomājiet, vai esat kādā dzīves sfērā velna nomākti, vai arī velns cenšas jūs kādā dzīves sfērā paverdzināt? Vai jūs tiešām ticat pestītājam Jēzum Kristum? Ir svarīgs jūsu lēmums. Es alkšu dzert dzīvības ūdeni, ko dod Jēzus Kristus. Es nebūšu grēka un miesas karību vergs. Es nepakļaušos vēlnam, bet pieņemšu Jēzus Kristus dzīvības ūdeni un meklēšu prieku savā kungā. Es no visas savas sirds ticēšu manam varenajam kungam un pestītājam Jēzum Kristum. Lūgšana. Kungs Jēzu, es tev pateicos par to, ka tu esi atnācis, lai iznīcinātu vēlna darbus manā dzīvē,
lai atbrīvotu mani no grēka verdzības, lai atbrīvotu mani no vēlna ienaidnieka važām, lai atraisītu mani no ienaidnieka vēlna saitēm un lai darītu mani brīvu tevī uz visiem laikiem. Piedod man, Kungs Dievs, ka es sevi pakļāvu sātana verdzībai caur grēka iekārošanu, ka klausīju vēlnu un viņa glaimus, nevis tevi, ka darīju grēku pret taviem vārdiem, bet tevi aizmirsu un nevērtēju. Piedod man par katru grēku, kas mani pakļāva kādam lāstam. Es ticu, ka Jēzus Kristus uznesa savā miesā manus grēkus un lāstus, kas jebkad varēja atnākt manā dzīvē. Jēzu, esi kungs visās manas dzīves sfērās. Es piesaucu tevi savā dzīvē. Jēzu, tu esi mans atbrīvotājs, mans pestītājs un mana aizsardzība. Es pateicos tev par tavu pilnīgo mīlestību pret mani. Es pieņēmu tavu dzīvību un tavu brīvību katrai manai dzīves sfērai. Pateicos tev par tavu darbu manā dzīvē, par tavu uzvaru katrā manas dzīves sfērā, par to, ka tava dzīvība ir manī, par to, ka tu mani dzirdini ar savu dzīvo ūdeni, un tevī man ir piesātinājums, dzīvības pilnība, prieks, miers un taisnība uz mūžīgiem laikiem. Āmen! Atrodiet vēl 10 iemeslus, par ko jūs varat tagad pateikties Dievam.